5:30 no rīta, un mēs braucam peldināt zirgus. Aiziet! Tad mēs esam pie jūrās. Ak, dieviņ, tētiņ, pastieties uz šiem mazajiem kucēniem. Nu, ak, šausmas, cik mīlīgi. Tādi mazi mīlīši. Nāc pie manis. Nāc. Ai, kāds tas skaists. Es varētu tevi adoptēt. Tātad mēs esam jau apakaļ mašīnā. Man ļoti nāk miegs. Es esmu gulējusi varbūt 5 stundas. Es esmu jau mājās. Jau kādas labas 4 stundas apmēram esmu mājās. Un es visu šo laiku vienkārši atpūtos, gulēju, montēju vlogus, un man vienkārši tāds bezspēks bija līdz šim brīdim. Tā kā, jā, es tagad došos uz centru, mēs satiksimies ar Līnu, es nezinu, ko mēs darīsim, bet tāpēc, ka es apsēdos šeit pret šo sienu, es izdomāju, ka es varētu pērkt pāris lietas, kas man atnāca kādu laiciņu atpakaļ no internetu veikala. Man viņas slēgt stāvēja, tāpēc, ka es negribēju filmēt video, jo lietiņas ir maz un es slēgt negribēju tā kā filmēt atsevišķu video priekš tām. Tagad es domāju, ka es varētu tos parādīt šajā vlogā. Lietiņas ir no veikala Joins un, ja kas, linki aprakstā. Tad pirmā lieta, kas laikam bija mana mīļākā, bet diemžēl jau vairs ne priekš manis, ir šīs te kurpes. Man jau patīk, ka tās ir tā kā uz lielas platformas, tādas mansveidīgas kurpes. Un tas ir tiešām ērtas, un tā kā neskatoties to, ka Joins ir Ķīnas mājaslapa, ļoti laba kvalitāte, un es viņas nevaru vilkt, jo man atnāca izmērs pa mazu, un tās ir pa mazu, tāpēc es tās atdevu draudzenei. Tālāk es pasūtīju 2 somas, vienu man, vienu mammai. Šo te somu es pasūtīju sev. Man tā ļoti patīk, tā ir rozā un tā ir maziņa. Tajā var ietilpt viss, bet tā ir ļoti tāds skaists un akcents skaists kādam outfitam. Ļoti labas kvalitātes, ietilpīga un nekas nav saplīsis, kaut arī viņa jau ir kādu mēnesi. Tā kā jā, šī arī ļoti forša lietiņa. Un mammai es pasūtīju šo te somu tā kā bohēmienu stilā. Viņai patīk, bet viņai nepatīk tas, ka šīs te podziņas ir pārāk zelta, tādas spīdīgas. Nu, es arī piekrītu, viņas varēja būt tādas neīstākas un tā būtu skaistāk. Tālāk es pasūtīju šādus te svārkus, kurām virsū ir tādi printi kā, nezinu, veclaicīgas gleznas un ļoti skaisti svārki, kupli. Var pievilkt pie visu kaut kādiem outfitiem, padarīt tos klasiskus. Un tad es pasūtīju vēl vienu lietu, ko es varu nesāt un kas man ir laikam tad mīļākā no šī hola. Un tā ir šāda te caurspīdīga jaka ar puķiem. Tā ir diezgan pagara jaka, bet visa šī jaka ir uztaisīta no tāda tīkliņa. Un tāpēc man tā ļoti patīk un arī labi izskatās ar kādu apģērbu komplektu. Un pēdējā lieta, ko es pasūtīju, ir mammai,
Un viņai arī ļoti patīk šī lietiņa, viņa bieži nesā, un tas ir, starp citu, kokvilna. Tā kā labs materiāls, patīkams tāds hudijs. Un tas arī viss šķita holam. Tā kā turpiniet skatīties šo vlogu. Vai es jūs neklāju? Nu, ko tu labi pateiksi? Abonējiet kanālu Līna. Tev nav tāda kanāla? Iet. Nav gan. Iet. Kopš kuriem laikiem? 2 gadus. Oh, didn't see you there! Šobrīd mēs esam ar Līnu parkā. Līna mani filmē. Paldies! Un, Lūdzu, sakojiet Instagramā Līna apakšvītē līdzi. Un tad man visi komentāri saka, ak, Dievs, Līna atkal sevi reklamē. Atcerieties, es jums kaut kad stāstīju par to McDonald's aplikāciju. Un es gribēju parādīt, piemēram, atcerieties, es jums stāstīju, ka tur var ieslēgt tādu opciju kā offers, ka tu var dabūt saldējumu 30%, ikmāku vispār par 2 eiro, Happy Meal. Un tie ir šodienas piedāvājumi reāli. Nu, lūk, es domāju, es ļoti gribu saldējumu. Tā kā es aiziešu tagad uz McDonald's, reāli dabūšu saldējumu 30% atlaidi. Tā kā es jums iesaku ielādēt šo te McDonald's Baltics aplikāciju. Reāli ļoti noderīga. Tātad pulkstens ir 7, un es zinu, ka es vairs neko nefilmēšu un vairs neko nedarīšu, tāpēc es beigšu vlogu, jo es šodien esmu tik ļoti nogurusi, es it kā neko vispār nedarīju, ņemot to, ka es agri cēlos, un man tik ļoti nāk miegs, un man tāds bezspēks un neko negribas darīt. Tāpēc, ka mani ļoti ietekmē laikapstākļi, es nezinu, ir tādi cilvēki, kurus ļoti ietekmē laikapstākļi, un es esmu viens no tiem, tā kā man bieži sāp galva, kad ir lietus un ārā šobrīd ļoti līst. Un man ļoti augsts, tas ir tik samirku, kad gāju mājās, tā kā es tikko pārģerbos un viss, kas man ir ieplānots vakaram, ir montēt šo vlogu, skatīties daudz dažādus video, varbūt kādu filmu noskatīties un tad vēl, protams, dzert tēju. Bija plānots iet šodien uz kino, bet mēs nokavējām seansu. Tā kā jā. Paldies, ka noskatījāties šo te vlogu. It kā es neko šodien nedarīju, tā kā nekas interesants īsti nebija, bet tomēr paldies, ka noskatījāties. Un tā tiekamies rītdienas vlogā, kas būs meetup vlogs, un kā arī neaizmirst par manu meetup, uz kur tev noteikti ir jābūt. Manu un Paulas Dunders un Paulas Birznietes meetup. Labi, tā.